Valsts prezidents Raimonds Vējonis ārvalstu presei sacījis, ka atbalsta aizliegumu Latvijā nesāt islama ticīgo sieviešu tradicionālos sejas lakatus, jo tas var apdraudēt drošību. Vienlaikus gan viņš atzīst, ka lēmums par šo jautājumu jebkurā gadījumā jāpieņem Saeimai. Un Raimonds Vējonis šobrīd ir mūsu studijā. Labrīt! 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 Sejas lakati ir tikai viens aspekts šajā patvērumu meklētāju jautājumā. Protams, tas tikai viens, kuram pārāk daudz, man liekas, ir pievērsta uzmanība. Jā, un tāpēc arī... Jo ir daudz būtiskāki jautājumi. Tieši tāpēc arī mūsu jautājums ir, cik Latvija ir gatava uzņemt bēgļus, gan sabiedrības nostāja, cik sabiedrība ir gatava, gan cik likumi ir sakārtot, gan pieejamie resursi un finanses integrācijas jautājumi. Kā jūs novērtējat Latvijas gatavību? Latvija, pieņemot lēmumu par 250 iespējamo bēgļu uzņemšanu Latvijā, ir izvērtējis savas iespējas, cik Latvija varētu atļauties šādus cilvēkus uzņemt. Te parādās vesela virkne citu problēmu, ka līdz šim mums nav bijusi reāla iespēja lielu daudzumu bēgļu statusu piešķirt un līdz ar to arī nodarboties ar viņu integrāciju sabiedrībā, un tāpēc arī ir izveidota augsta līmeņa darba grupa, kuras mērķis ir izvērtēt dažādus aspektus. Pirmkārtām, kā mēs viņus integrēsim sabiedrībā, kā mēs mācīsim latviešu valodu, kādi būs iespējamie piedāvājumi dzīvošanai, strādāšanai un tā tālāk. Tie ir jautājumi, uz kuriem pašreizajā brīdī nav atbildes, un šai darba grupai ir jāsniedz. Tas nozīmē, ka no likumdošanas aspektiem mēs esam it kā gatavi, un mums ir procedūras, kā precīzi izvērtēt katru patvēruma meklētāja iesniegumu bēgļa statusa piešķiršanai. Procedūras ir skaidras un dienesti zina, kā to darīt, bet tai pašā laikā, ja mēs piešķiram bēgļa statusu, mums precīzi nav skaidrs, kā to reāli ieviest dzīvē. Un tāpēc tas ir mājas darbs, ko dara, un ir plānots, ka darba grupa valdības izveidotā līdz novembra beigām sagatavos šos priekšlikumus. Starp citu, žurnālists Māris Zanders, kā parasti diezgan spilgti izsakās, un viņš ir teicis, ka gudri cilvēki, piemēram, Augusts Brigmanis, arī iekšlietu ministrs Kozlovskis, ir pateicis, ka 250 bēgļus uzņemsim un viss. Vai jūs tam piekrītat? Viņš to sauc par absurdu, šāds apgalvojums. Apgalvot to, ka 250 un viss ir diezgan sarežģīti, jo patiesībā mēs redzam, kas notiek arī Eiropas dienvidu valstīs pēdējo 2 nedēļu laikā, ka tūkstošiem patvērumu meklētāju šķērso vidusjūru. Tas nozīmē to, ka bēgļu skaits, patvērumu meklētāju skaits Eiropā kopumā pieaug. Jā, šis pašreizējais risinājums par 60 000 bēgļu, par ko ir vienojušās Eiropas Savienības dalību valstis, ir manuprāt, pagaidu risinājums, un šis ir risinājums 2 gadiem, lai iegūtu laiku kaut kādu procedūru mehānismu radīšanai, kā novērst patvērumu meklētāju plūsmu uz Eiropu. Vai šajos 2 gados izdosies šādus mehānismus radīt? Es patiesībā neesmu pārliecināts, un bēgļi nāk un nāks uz Eiropu, un patvērumu meklētāju jautājums darba kārtībā, manuprāt, pacelsies atkal. Vai tas būs obligāts visām valstīm, vai, teiksim, atkal būs brīvprātīgs, to tad redzēsim, bet, manuprāt, šis jautājums ir atvērts joprojām. Vēl, protams, ņemot vērā to, ka ģeopolitiskā situācija būtiski nemainās visu laiku, arī nerimst runas par NATO spēku klātbūtnes palielināšanu. Kā jūs vērtējat, vai šobrīd tas progress ir pietiekams, vai tiek gaidīta vēl lielāka sabiedroto iesaisti? Pirmkārtām, lai mēs vispār runātu par papildus NATO spēku iesaisti, mums pašiem jāveic savi mājas darbi. Un tas pamat mājas darbs ir nodrošināt, lai aizsardzības jomai tiek novirzīts atbilstošs līdzekļu daudzums budžetā. Ir cerības, ka nākamajā gadā būs būtisks pieaugums aizsardzības jomai un aizsardzības budžets sasniegs 1,4% no iekšzemes koprodukta. Tas nozīmē, ka mēs varēsim ne tikai attīstīt savus bruņotos spēkus, bet arī ieguldīt infrastruktūrā, lai mēs varam papildus uzņemt NATO spēkus, jo tā ir bijusi prasība no visām 3 Baltijas valstīm un Polijas, ka ir nepieciešams palielināt NATO spēku klātbūtni reģionā, jo militārās aktivitātes gar Baltijas valstu robežām turpinās zināmā mērā eskalācija un neredz patiesībā risinājumu miera situācijas stabilizēšanai Ukrainā. Līdz ar to
mums ir jādomā, kā stiprināt Baltijas valstis, un NATO spēku klātbūtnes palielināšana ir viens no risinājumiem, un tāpēc arī es pamatā atbalstu arī to, ka ir jāpalielina NATO klātbūtne reģionā. Tas būtu reāli karavīru skaits. Mēs medijos bieži dzirdam, arī paši stāstām par to, ka Krievijas karakuģi lidmašīnas pārkāpja NATO valstu robežas, bet Krievijas puse ir paziņojusi, jaunākā statistika par apkopotā par pagājušo gadu liecina 400 reizes, tas ir noticis, kas ir par 50% vairāk nekā 13. gadā, bet Krievijas puse ir paziņojusi, ka NATO lidmašīnas ir 4000 reižu manīts virs Baltkrievijas un Krievijas, vai šie apgalvojumi ir kaut tuvu patiesībai, vai NATO lidmašīnas vispār pārkāp Krievijas gaisa telpu? Tas ir klasisks informatīvā kara elements, kad tiek apvainots kāds kādos rupjos pārkāpumos, jo īpaši tas ir no Krievijas puses, jo neviena NATO lidmašīna nešķērso ne NATO valsts robežas. Tas nozīmē, ne Baltkrievijas, ne Krievijas robežas netiek šķērsotas, jo tiek ievērotas starptautiskās normas, un es arī neesmu pārliecināts, tas varbūt ir kopumā pa pasauli, kas par robežu pārkāpšanām, jo mēs, teiksim, runājot par mūsu reģionu, tad pagājušā gadā Igaunijas robeža tika 2 reizes šķērsota, citu robežu pārkāpumu vismaz Baltijas reģionā nebija. Kādas ir kopumā šobrīd diplomātiskās attiecības ar Krieviju, vai tās ir pasliktinājušās, kaut kādā ziņā iesaldētas salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem? Diplomātiskās attiecības ar Krieviju pastāv, un starp Latviju un Krieviju, Eiropas Savienību un Krieviju, taču tai pašā laikā nenotiek aktīva komunikācija. Un tas pamatā saistīts ar situāciju Ukrainā, un to, ka Eiropas Savienības valstis un NATO valstis ir vienojušās kopējā pozīcijā, ka līdz tam brīdim, kamēr netiks pilnībā ieviestas Minskas miera līguma vienošanās un paredzētās darbības netiks reāli ieviestas dzīvē, tikmēr kādu attiecību pasiltināšana nevarētu notikt. Tai pašā laikā ekspertu līmenī sadarbība notiek, jo arī Latvijā mēs turpinām darbu par robežu demarkāciju, lai nākamā gadā cerams varētu pabeigt robežas iezīmēšanu dabā. Notiek diskusijas ministriju starpā un risinot gan tranzīta jautājumus satiksmes jomā, risinot lauksaimniecības produkcijas noieta jautājumus lauksaimniecībā, piemēram, par piena produktiem. Un špotam laikam silts laiks būs, es sagaidām. Mušas pamodušās. Un tā kā ekspertu līmenī šī sadarbība notiek, bet politiskā līmenī, protams, Krievija netiek aicināta uz lielajiem formātiem, un šāda veida sadarbība tiešām ir piebremzēta. Vēl viens varbūt mazliet utopisks jautājums. Jūs salīdzinoši nesen esat sācis pildīt prezidenta pienākumus. Vai jūs pieļaujat, ka savā prezidentūras laikā jums būs augsta līmeņa tikšanās ar Krievijas diplomātiem, politiķiem, varbūt pat prezidentu? Neatkarīgi no valsts vizītes tiek plānotas jau pietiekami uz priekšu ilgā termiņā, un vizīšu ieplānošana nav vienkārši, jo īpaši ar tādu valstu līderiem, kas daudz ko nosaka pasaulē, Vācija, ASV, arī Krievija, Ķīna. Līdz ar to, teiksim, šādu vizīšu ieplānošana ir pietiekami sarežģīta. Otrām kārtām, kamēr nebūs situācijas uzlabošanās un stabilizēšanās Ukrainā, nekāda šāda veida vizītes vispār nav iespējams. Jo mēs atceramies, cik ilgi tika plānota Zatlera kunga vizīte uz Krieviju, tas tiešām bija ļoti daudzu gadu darbs. Es nedomāju, ka manas prezidentūras laikā šajos 4 gados, ka šāda veida vizītes vispār notiks. Parunāsim vēl par citām pašmāju aktualitātēm, budžeta veidošanu. Tagad, kā jūs vērtējat līdz šim padarīto valdības darbu, vai jūs, prāt, valdība gana sekmīgi tiek galā ar šo te uzdevumu, ņemot vērā sociālajiem partneriem? Kā jau parasti, gan jāpiebilst, ir daudz pretenziju.
Budžeta veidošanas process vienmēr ir ļoti aktīvs un ar dažādiem viedokļiem pilns, ar dažādiem risinājumiem arī. Bet kas mani priecē pirmkārtām, ka pati koalīcija tomēr pašreizajā brīdī ir spējusi vienoties par tām prioritātēm, kur ir jānovirza nākamā gada budžeta nauda, un tā pamatā ir drošība, veselība un izglītība. Koalīcija ir vienojusies arī, kā viņi redz šo piedāvājumu budžeta piepildījumam. Tagad notiek diskusijas ar sociālajiem partneriem, un tas ir normāls process, ka gan pensionāri, gan arotbiedrības, gan darba devēja konfederācija un Rūpniecības tirdzniecības kamerai ir atsevišķi viedokļi atsevišķos nodokļos vai atsevišķās ieņēmuma pozīcijās, bet tāpēc tas ir budžeta veidošanas process, un viņš vēl nav noslēdzies, jo valdība plāno budžetu iesniegt 30. septembrī Saeimā, tā kā līdz tam brīdim vēl joprojām var diskutēt, kādā veidā nodrošināt ieņēmumu sadaļu un kā samazināt patiesībā no vienas puses izdevumu sadaļu, jo mums jāiet ir uz sabalansētu budžetu, un kaut arī nākamā gadā ir plānots 1% budžeta deficīta, bet tomēr ilgtermiņā mums jāiet ir uz nulles budžetu. Tāpēc domājot jau patiesībā par 17. gada budžetu, un tā arī bija prasība no manas puses premjerei, ka mums jau tagad jāuzsāk reāls darbs pie ministriju bāzes izdevumu pārskatīšanas, lai atrastu to, kuras funkcijas mēs patiesībā vairs neveicam, bet tai pašā laikā finansējam no valsts budžeta, kur varam samazināt izdevumus, neliederīgos tēriņus un tādējādi radot arī budžetā ekonomiju. Vēl par iekšpolitikas jautājumiem runājot, vai jūs turpināt iepriekšējā prezidenta Andra Bērziņa rosinājumu par ministra prezidenta amata stiprināšanu, par viņu pilnvaru stiprināšanu? Andra Bērziņa priekšlikumi par valsts pārvaldes un ministru kabineta un premjera pilnvaru stiprināšanām ir iesniegti Saeimā. Saeimā šīs diskusijas ir uzsāktas. Diemžēl tagad bija un joprojām ir Saeima atvaļinājums, un es ļoti ceru, ka pēc atgriešanās no atvaļinājuma šīs diskusijas turpināsies, un no manas puses tiek cilvēki sūtīti tas kā NATO bumbvedējs. Ja grib fotografiju ar prezidentu, laikam. Tā kā šīs diskusijas turpināsies, un es ceru, ka daudzi šie jautājumi arī tiks atrisināti un likumdošanā paredzēti. Bet, jebkurā gadījumā, manuprāt, mums ir ļoti nopietni jādomā par ministra prezidenta pilnvaru pastiprināšanu, par to, ka tomēr arī ministra prezidents var daudz būtiskāk ietekmēt ministrus. Ministriem ir jādod solījumi Saeimā. Un, protams, ir jāpārskata parlamentāro sekretāru loma, jo patiesībā es būtu atbalstītais tam, ka parlamentāro sekretāru institūcija būtu jālikvidē un mums jāievieš, varbūt līdzīgi kā tas ir daudzās Eiropas valstīs, ministru vietnieki. Tādējādi mēs arī risinātu patiesībā kvoruma jautājumus valdībā, jo pašlaik, ja ministrs kaut kur dodās atvaļinājumā, komandējumā ir apslimis, viņu aizvieto kāds cits ministrs, bet tai pašā laikā mums ir situācijas, kad valdībā vispār nav kvoruma un nav iespējams sasaukt valdības sēdi. Tā nav normāla situācija, un tāpēc, manuprāt, būtu jāiet uz ministru vietnieku amatiem, un attiecīgi tajos brīžos, kad nav ministra vietnieks, varētu aizvietot viņu pie lēmumu pieņemšanas. Vēl pavisam īsi šobrīd aktualitātes sabiedrībā par VDK Valsts drošības komitejas dokumentu izpētes komisiju. Jūsuprāt, tas šobrīd sabiedrībai ir tiešām aktuāls un svarīgs jautājums, vai tas vairāk darbs vēsturniekiem? Vai tas sabiedrībā kaut ko mainītu, ja mēs tiktu pie kādiem rezultātiem? Pirmkārtām, Valsts drošības komitejas materiālu izpētes komisija beidzot ir uzsākusi savu darbu, ir atrisināti finansējumi jautājumi. Protams, tas ir zināmā mērā apkaunojuši, ka valdība un Saeima nespēja veselu gadu vienoties par komisijas darbības uzsākšanu, futbolējot šo jautājumu no vienas ministrijas uz otru ministriju. Bet, tas ir atrisināts, bet, manuprāt, pirmkārtām, protams, ka komisija ir jādod iespēja veikt šo izpēti, salikt kartotēku, sakārtot kartotēku
un tad arī tālāk lemt par to, cik tālu ir pieeja šiem jautājumiem tālākai izpētei sabiedrībai, zinātniekiem, cik nē. Un, protams, jau nākamnedēļ klāt ir 1. septembris, tāpēc noslēgumā gribam jums pajautāt, ko jūs gribētu novēlēt gan skolotājiem, gan arī skolēniem 1. septembrī. Skolotājiem, protams, es gribētu novēlēt izturību un cerību, ka valdība un Saeima spēs vienoties par pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošanas jautājumiem, lai tiešām skolotājiem būtu skaidrs, kādu darba samaksu viņas veiks par savu darbu. Vēl skolotājiem gribētu novēlēt, lai viņi priekšmetus pasniegts atraktīvi, lai bērniem veidotos interese par dažādiem priekšmetiem, tā skaitā par eksaktajiem priekšmetiem, bioloģiju, ķīmiju, matemātiku, fiziku, kas ir ļoti svarīgas mūsu tautsaimniecībai. Un, protams, mēģināt katrā bērnā atrast talantu un attīstīt viņu, jo Latvijai ir vajadzīgi izcili talantīgi cilvēki, jo tā būs arī mūsu Latvijas attīstības nākotne nākamajā valsts simtgadē. Un, protams, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, galvenais, lai nepietrūkst bērnu tajās skolās, un tāpēc mums ir kopā jārisina jautājumi, lai veicinātu mūsu tautas atzimšanu, lai risinātu demogrāfijas jautājumus un tiešām, lai mēs kļūtu jaunāki.